Labdien, skatītāji! Labdien, mīļie kūku gatavotāji! Tie, kam garšo kūkas, svētku kūkas raidījumu skatītāji. Raidījumā mēs stāstam un rādam, kā pagatavot gardas kūkas mājās pēc manām receptēm. Kāds var sekot līdzi, kāds var pielikt savu knifiņu. Tā ir tikai iedvesmai pirmā recepte jūsu virtuvei. Šodienas gatavoto kūku mēs pasniegsim kādam cilvēkam, kas mūs iedvesmo un priecē ar savu darbu. No sirds uz sirdi. Es esmu Ilze Kupča Kūciņa. Cepu kūkas jau 4. paudzē. Kopā tās gatavoju ar skolēniem, ar mazajiem bērniem, mācu virtuves pamatus, mācu gardumu pasauli, ne tikai mazajiem, bet arī lielajiem. Esmu priecīga, ka tuvajā Pārdaugavā man ir sava meistarklašu mācību studija, kuras gatavoju kūkus, uzzinu knifus, kopā degustējam dažādu kūku meistardarbus un tiekamies dažādos sarunu vakaros, kā arī izzinam kūku pasauli kopā. Šodien raidījumā skatieties, gatavojam lielo paulovu. Uztaisīšu kā tādu aizsargu slānīti plānu balto šokolādu. No to, kas pa virs to, es domāju, Nav tāds brīdis, ka tu esi sasniedzis visu. Mēs pēc būtības esam punktuāli, disciplinēti. Šodien mēs gatavosim lielo paulovu. Tā ir eleganta, trausla, reizēm arī izturīga, tieši tāpat kā manā virtuvē. Daudzas lietas ir elegantas, izsmalcinātas, izturīgas, karstumizturīgas, tieši tāpat kā britas ūdenskrūze, kas kalpo man kā palīgs virtuvē katru brīdi, kad es gatavoju un kad pagaršoju saldos krēmus vai masas, ūdens vienmēr nodara, un tas ir svarīgs mūsu veselībai. Manai lielajai paulovai ir nepieciešams 10 olu baltumi, 600 g cukuru un 3 ēdamkarotes kukurūzu cieti. Krēmam mēs izmantosim svaigo sieru 500 mg, 330 mg saldo krēmu, 3 ēdamkarotes cukura un kā knifiņu mēs krēmam starp daļiņām izmantosim citronu ievārījumu krēmu no Bona Maman. Tam ir autentiska un mājīga garša tieši kā no vecmāmiņas pagraba. Tas piešķirs jūsu kūkai elegantu un ļoti izsmalcinātu garšu. Tas ir ražots Francijā. Un vārds Bona Maman nozīmē mīļā vecmāmiņa. Nu ko, mīļie, ķersimies klāt, lai mūsu kūka izdodas. Protams, var gatavot un ļoti populārs šobrīd ir mazās paulovas svētkos, kāzās, individuālās jubilejās. Arī mūsu plauktos var redzēt mazos paraudziņus, kas ir mazās pauloviņas. Tās ir dažādas formas, lielākas un mazākas, kuras mēs pasniedzam katram individuāli kā porciju. Un viņa nav jāgriež, viņa nedrūp, un katrs ir ļoti laimīgs saņemt tādu pauloviņu, lai apēstu, bet var arī izmantot šādi. Mazliet gribās pajokot, bet šobrīd mēs ķersimies pie darba. Mums būs nepieciešams trauks, es izmantošu statīvu mikseri, bet to var izdarīt arī mājās rokas mikseri, tas vienīgi aizņems vairāk laika. Šobrīd mūsu darbiņš būs atdalīt olu baltumu no dzeltenumu. Mums ir sasisti 10 olu baltumi, kuram mēs pievienosim klāt 600 g cukura. Es jau esmu sasvērusi traukā 600 g cukura, lai tas darbiņš iet ātrāk uz priekšu. To jūs arī mājās variet darīt. Jūs varat salikt savas vajadzīgās sastāvdaļas par rokai, lai jums ir ērti un ātri pagatavot. Olu baltums mums ir saputojies stingrās putiņās. Jums arī parādīšu, viņas ir tādas nedaudz spīdīgas. Tas ir pareizi. Cukuriņš ir izkusis un viņš nekrīt ārā. Mūsu olu baltumu masai ir pievienots tikai cukurs un olu baltums. Mēs nepievienojam kulšanas procesā ne etiķi, ne citronu sulu, ne kukurūzu cieti. Kukurūzu cieti 3 ēdamkarotes mēs tagad samaisīsim ar lāpstiņu, pievienosim etiķi. Es nepievienoju nekad, jo ar etiķi var pāršaut par strīpu vai citronu sulu. Tad var būt tā, ka jums tā paulova nekalst, bet viņa paliek kā pūpēdīts. Viņa ir skaistas formas, saputojusies skaista, bet viņa vienkārši ir mīksta. Tad nu tā, pievienosim 3 ēdamkarotes kukurūzu cietas. Un samaisīsim ar lāpstiņu. Lēnām iecilājot šo kukurūzu cieti iekšā masā. Nevajag ar ātrām kustībām, viņa paliks šķidra tā masā, esiet uzmanīgi. Kad masa ir samaisīta, mēs viņu veidojam lielu paulovas biskvītu, tā teiktu, un šeit otru. Tad mūsu lielā paulova būs no 2 bezē biskvītiem. Es dalu uz pusi šo masu, lieku vienā, lieku otrā.
Es sadalu to visu lielo masu tā kā uz 2 daļām. Un tad mēs veidojam vai nu četrstūrīti vai aplīti. Es šoreiz veidošu tādu apli. Maliņām nav jābūt precīzam, bet ja mēs vēlamies precīzas maliņas, tad mums jāpaņem ir kūku forma, kuru mēs vienkārši izliekam, tajā iepildam paulovu un ar nazīti apgriežot izņemam ārā, un tad viņa būs tāda precīza. Man patīk, ka paulova tomēr ir roku darbs un viņa ir tādām cacīgām maliņām, jo tomēr šīs kūkas vairāk nāk no baleta pasaules, un arī mēs ar savu kūku pieskarsimies tai. Mūsu biskvīts ir gatavs, un tas dosies uz cepeškrāsni, kura ir ieslēgta uz 110 grādiem. Tas cepsies aptuveni, kaltēsies, cepsies aptuveni 1,5 stundu. Var skatīties savās krāsnīs reizēm, ja tā masa ir mazāka un tās ir mazās paulovas, tad tā jau var pietikt arī stunda. Nu ko, biskvīti dodas uz krāsni. Mūsu biskvītiņi ir gatavi, es viņus ātri noņemšu no pannām un ļaušu viņiem atzist un paralēli gatavošu krēmu. Paulovu kūku recepte ir ļoti vienkārša un produkti ir ļoti maz nepieciešami tās pagatavošanas tieši bezē biskvītam. Un jebkuru produktu jūs varat iegādāties piemais veikliņā Lats, un tas ir katrā Latvijas reģionā, lauku reģionos un tuvu mājām, bet ja arī jums neizdodas tikt līdz veikliņam tiešajā, tad jūs droši varat pasūtīt produktus arī internetu veikalā elats.lv. Nu, ko ķersimies klāt paulovai tādai lietiņai, ko es gribētu piezīmēt. Ja kūka ir transportējama, tad es ieteiktu starp biskvītu kārtām un krēmu ieklāt kausētu šokolādi. Esmu sakausējusi balto šokolādi, 1 plāksnīti, apmēram 100 gramu baltā šokolāde un 50–70 mg saldais krēms. Kad mēs viņu transportējam, krēmiņš var izkausēt bezē, trauslo maliņu un iekrist mazliet iekšā. Lai šī problēma nebūtu un būtu drošāk ap sirdi, tad es tomēr uztaisīšu kā tādu aizsargs slānīti plānu balto šokolādi. Bet ja paulova ir pasniedzama gandrīz turpat uz galda liekam jau tajā pašā dienā, jūs vienkārši sagatavojiet paulu, ieliekat leduskapī un pasniedziet ēšanai viesiem. Tagad mēs biskvītu esam apklājuši ar balto šokolādi, atstājam, lai kopā ar biskvītu viņš dziest un arī apkaltīs augšiņa, un sāksim gatavot krēmu. Mums būs nepieciešams 500 mg svaigais siers, 330 ml saldais krējums. Es lieku mazāk to saldo krējumu, lai sieriņš labāk saputojās, bet var arī likt 1:1, tā kā 500 mg svaigais siers un 500 mg saldais krējums. Tad būs nepieciešams mums 3 līdz 5 sēdamkarots cukurs. Tad, kad tas viss ir salikts vienā traukā, tad prātīgi to mēģināsim samaisīt. Raidījuma turpinājumā skatieties, Paulova dodas uz operu pie Elzas un Aivara Leimaņiem. Paulova ir gatavota kūka un izstrādāta recepte tieši balerīnā. Teiksim, mēs pirms izrādes vienmēr izstiepamies horizontāli. Mamma vienmēr viņai vajadzēja mazgāt grīdu. Tev nav nekāda ārēja motivācija jāmeklē. Tu esi ļoti, tu zini savus uzdevumus, savas vājās vietas, pie kā tev ir jāstrādā. Šodien mēs gatavojam lielo paulovu. Krēms mums ir saputojies un palicis noslēdzošais posms kūkai, tās dekorēšana un salikšana kopā, bet pirms tam es mazliet atelpai padzeršos ūdeni. Britas ūdens filtrs attīra ūdeni, tas kļūst garšīgāks un arī pagatavojot tēju un kafiju, te ir izteiksmīgāka garša. Baudiet to! Tātad mūsu kūka ceļos, mēs viņu uzliekam ar cepamo papīru uz pamatnīša, un tagad es paņemšu nazīti un mēģināšu viņu ātri dabūt no apakšiņas. It kā viņai ļoti nevajadzētu būt pielipušai, jo tas ir olu biskvītiņš ļoti prātīgi. Mums viņi nonāk nost. Nākamais solis mums būs krēmiņš, kuru mēs ļoti bagātīgi varam ap maliņām salikt bagātīgāk, un vidū mēs liksim to citronu krēmu. Bonamam produkcijai arī ir citas garšas – čirsis, apelsīns, vīģes, aprikozes. Katrai gaumei pieejams. Bonamam ievārījumi un krēmi ir gatavoti bez konservantiem un dažādām ēvielām. Tie ir tieši kā mājās pagatavoti.
Tāpēc, mīļie, izmantojiet un izbaudiet izcilu garšu. Es apliku apkārt krēmiņu un vidū pirmajai kārtai likšu šo citrona krēmu uz baltās šokolādes. Šim citrona krēmam ir ļoti bagātīga citrona garša, kas mūsu paulovai iedos svaigumu un citrona pēcgarša ļoti garš. Tātad, pirmo daļu mēs esam izdarījuši uz olu baltumu biskvītiņu, esam uzlikuši balto šokolādi, tad uzklājuši gar maliņām krēmu, lai tā kā citrona krēms mums netek ārā. Tātad mums ir palikusi noslēdzošā daļa, kas ir otrs biskvītiņš. To mēs arī mēģināsim dabūt nost un uzlikt virsū. Es uzliku to kārtu, uz kuras ir uzklāta baltā šokolāde, lai šis pildījums, kas ir vidū, ir abās pusītēs, un viņš nesūcās cauri. Virskārtiņai mēs varam, ja vēlamies vēlreiz uzklāt balto šokolādi, bet es to nedarīšu. Es likšu krēmu un ogas. Var, protams, nelikt ar konditorijas maisiņu, var izmantot vienkārši karoti. Man gribās, lai mūsu Paulo ir mazliet tomēr karaliskāka. Šeit ir uzmanīgi, kad maisiņā var būt gaiss. Mums ir palikusi pavisam noslēdzošā daļa. Mēs dekorēsim. Es griezīšu šoreiz zemenītēm nozaļumus, bet kādu arī atstāšu augšējai daļai, lai būtu kā dekoriņš. Katrs savu Paulo var izdekorēt kārtīgi ar ogām, ar ievārījumu, bet klasiski, protams, tās ir svaigās ogas, izteikti zemenes, jo Paulo ir gatavota kūka un izstrādāta recepte tieši balerīnām, ko izstrādājis ir šefpavārs. Un viņa dekorā bija ogas un tās bija zemenes. Mūsu greznā kūka Paulova dosies šodien uz Latvijas Nacionālo operu pie balerīnas Elzas Leimanas un horeogrāfa Aivara Leimaņa. Un akcentam es uzbaru kaltētus šķiršus un pa virsmu nedaudz uzkaisīšu pūdercukuru. Šis būs pūdercukurs, kas nav kūstošs, lai viņš ilgāk noturētos uz odziņām. Manai lielajai Paulovai ir nepieciešams 10 olu baltumi, 600 g cukurs un 3 ēdamkarotes kukurūzas cieta. Krēmam es izmantoju 500 mg svaigās siera, 330 mg saldā krēma, 3 ēdamkarotes cukuru un citronu krēmu. Pa virsu es saliku svaigas odziņas, dekorēju ar kaldētiem ķiršiem un pārbērtu pūdercukuru. Kā pienākās Paulo kūkai, tā ir gatava doties uz operu. Esam pie Latvijas Nacionālās operas atbraukuši ciemos pie baleta mākslinieckā vadītāja Aivara Leimaņa un vadošās solists Elzas Leimans. Iesim ciemos! Labdien! Mēs esam ieradušies ciemos pie jums no Svētku kūkas raidījumu, kur mēs pirmajā daļā gatavojam kūkas, un otrajā daļā braucam tās pasniegt jaukiem cilvēkiem. Lūdzu, jūs varat minēt, kas tā ir pa kūku? Nu, smaga gan. Principā, kūka, ko balerīnas varēs. Pavlovs. Lielā Paulo kūka, jā, divās daļās. Un mazs sveiciens arī no veikala tīkla Latiņš, lūdzu. Tas, lai jums vienmēr ir tīrs un dzīdrs ūdentiņš, Brita dāvina jums. Un mazliet ievārīja no Bonuma man. Gribētos šeit ciemojoties uzzināt tieši no Aivara, kā jūs nokļuvāt baletā? Vai vecāka ietekme vai pats? Kā sapratu? Vecāka ietekme noteikti ne. Vienīgā ietekme, ka viņi man atveda uz pirmo baletu, ko es redzēju, tā bija Aburtā princese. Un 4 gadu vecam puikam balets 4 cēlienos nav tas labākais. Nu jā. Bet man tā Ceriņa feja patikās. Ināra Ginter. Līdz ar to balets kā tāds. Nākošais balets jau bija Spartaks. Un tad tālāk es saprotu, ka jāiet šajā virzienā. No sākuma gan bija Dzinteriņš ilgus gadus. Mēs esam kolēģi. Šobrīd es esmu 3 bērnu māma, un arī mani bērni viens ir izgājis Dzinteriņu. Bet ļoti daudz caur Dzinteriņu ir nākuši tieši uz baletu.
Man ieskaitot. Tīkams pārsteigums. Ne, bet es parasti atjaukojos, un man kā tēvs kino režisors, māte aktris, katrs savā virzienā velk, lai es nevienu neapvainot, es kaut ko pa vidu. Vienkārši pa vidu valets. Un ka var ceļot ar šo. Nav jāiet armijā, Jā. un var ceļot. Kā ir Elzai, kāda bija tā pirmā loma baletā? Ceros, šeit Silfīda bija pirmā vadošā loma, ko es nodevu uz lielās skatuves. Tas bija skolas uzvedums ar Emīlu Dārziņu skolas muziķiem, orķestra bedrē. Tas bija ļoti liels notikums, ka skola dejo veselu izrādi. Es vēl nesen skatījos ierakstu, tas bija ļoti tādā augstā kvalitātē, apbrīnoja pedagogus, kā viņi mūs tur savāca. Bet šeit operā, kā baleta māksliniecei, pirmā bija Katrīnas Pītnieces savaldīšanā. Cik jūs sen esat baletā? Es kopš 9 gadu vecuma. Un kopš 2,5 gadu vecuma dzinteriņā. Jums tā kā deja, tā kā sirdslieta. Absolūti. Aivar, kāda ir jūsu mīļākā loma, ko jūs dejojat uz skatuves? Vai nu Bazils Donā Kihotā vai Alberts Žizele. Bet tagad noteikti būtu citas lomas, jo mums nebija tā iespēja, kas tagad mūsdienu dejotājiem, ka viņi var strādāt ar pasaules vadošiem koreogrāfiem un ārkārtīgs interesants izrādes lomas. Šai paudzē veicies daudz vairāk nekā man. Vai ir jums bijis kāda izrāde, kur jūs kopā ar Elzu esat uz skatuves? Man liekas, ka Pelnu šķīte, kur es biju pāžiņš ar pirmā klasē ar paplāti un apelsīnu. Jā, es biju princis, biju pāžiņš. Kā ir strādāt kopā ar meitu, ar Elzu vienā vietā? Man liekas, tā ir forši ar vecākiem kopā. Bet, Ne, no sākuma, protams, viņai nebija viegli, man nebija viegli, bet viņa sev jau sen ir pierādījusi savu vietu šeit. Īpaši tagad mums bija dubultīgs prieks strādāt kopā pie jaunā baleta. Kādas ir sajūtas pēc šī baleta Esmeralda? Es nākušu rītā pamodos, vai nevar būt. Tas tiešām notika, tas tā bija, tas viss izdevās. Bet godīgi sakot, tik ļoti daudz kas cits uzreiz sako, tev nav laika pakavēties un kaut ko reflektēt. Mums tas ir raksturīgi, mēs esam trenēti ļoti nekavēties pie padarītā, jo tev ir jādomā, ir cita diena, citi jauni uzdevumi, tu uz tiem veciem lauriem. Kāda ir, man kā nebaletdejotājiem, man liekas, ka jums ir baletdejotājiem ļoti stingra tā disciplīna ikdienā. Kā ir to sabalansēt vispār visāku dzīvē kopumā? Mums tas ir kaut kas jau ļoti pašsaprotams. Mēs pēc būtības esam punktuāli, disciplinēti. Tā pašdisciplīna, tev nav nekāda ārēja motivācija jāmeklē. Tu esi ļoti, tu zini savus uzdevumus, savas vājās vietas, pie kā tev ir jāstrādā. Man liekas, mēs esam arī pēc tam noderīgi darbinieki, tāpēc, ka mēs esam ļoti disciplinēti. Jā. Mums nav jāmotivē, mēs ejam un darām. Baleta skolas sākās ar disciplīnu, šis režīms. Tikos precīzi, ka sākās 13:55 un nevis 14. Tā darba ētika, darba kultūra ir ļoti augsta, arī kaut kāds tā cieņa savstarpējās attiecībās, un arī tad nerakstīti likumi, kā opernamā, kā tev ir jāsveicinās vēl, un cik reiz dienā tu to cilvēks attiec. Šeit būtu jauniešiem jānāk. Uz disciplīnu, ka viņiem jāsveicinās, ka viņiem jāciena tas otrs cilvēks. Jā, arī tā jūs, ka, teiksim, vecām kolēģi tiek uzrunāt uz jūs. Ja man šis te tu familiaritāte arī reizēm griežas sirdī. Elza, jūsu autoritāte dejā un mākslā? Tēvs, viennozīmīgi. Jā, viņa vārds ir svarīgs. Tā noteikti ir mana vecmāmiņa, mana mamma. Man ļoti būtiski, ko viņas domā, ko viņas ir sajutušas. Pēc manām izrādēm mana draudzene Anna Laudere, kas ir Hamburgas baleti prīma. Un kā augot, kad es biju maza, es vienmēr ļoti iedvesmojos no Zitas Ars, kas bija papa partnere. Jo viņas tipāžs un tās temperaments, veiklība, man tas likās kaut kas tuvs pašai. Man liekas, ka baletā vispār neatlaidība ir viens no tādiem svarīgākajiem disciplīna neatlaidība. Jo ir arī tā, ka kaut kas neizdodas.
Vienmēr, jā, protams. Kā jūs sev motivējat vēlreiz? Es saprotu, Elzē, tas sirdsdarbs tur vienkārši neatkāpjas. Ja man kūka neizdodas, es ceru vēlreiz. Tā ir sevis pilnveidošana visas karjeras garumā. Nav tāds brīdis, ka tu esi sasniedzis visu un liekas, ka nē, tev ir nāk jauni koreogrāfi, dažādiem rokrakstiem, dažādām tehnikām un vēl ir jāmācās. Es varbūt pieskaršos tādai tēmai, kā vecmāmiņa, jūsu mamma. Un es vienmēr saku, ka šī aktrise ir mana autoritāte. Jā. Es bērnībā skatījos vēl kalpus, tagad var skatīties visu laiku. Un limuzīnas Jāņa nakts krāsā laikam vārds māmiņa, ko saka jūsu vecmāmiņa ir palicis tik ļoti atmiņā. Kas ir jūsu mīļākā filma vai iestudējums, ko vecmāmiņa un mamma ir spēlējusi no bērniem? Nē, vienkārši viņa uztvert 16-gadīgi, teiksim, Rainī. Jā. Man dievainojas tas spēles stils, kas bija Zvejdnieka dēlā. Vai Lēne. Lēne, protams. Jā, deiska. Bet man vienmēr ļoti patika redzēt to mākslas spēku, ja viņai tur grūti, viņa nejūtās labi, un tad pēkšņi viņai ir kaut kāds tur vai koncerts vai izrāde vai kas, viņa burtiski uzplāk, viņa var sākt skriet. Bet, ja viņa pirms mirkļa ir grūti pārvietoties, tad tā doma par skatu viņa pilnīgi... Teiksim, mēs pirms izrādes vienmēr izstiepamies horizontāli, cenšamies aizmigt. Dejotāji, atpūsties. Mamma vienmēr, viņai vajadzēja mazgāt grīdu, viņai vajadzēja kaut ko darboties, kaut ko ļoti aktīvi. Gribēju uzzināt, kāda ir jūsu bērnības garša? Vai jums ir vecmāmiņa? Omas aliču ievārījums. Bija vasarnīca, kur auga ļoti daudz aliču, un viņai viņš sanāca kaut kāds īpašs. Omēm vienmēr sanāk, un aliču vispār ir retums. Un kūkās viņas liek lauku tortēs, un atrast aliču šobrīd ir ļoti grūti. Un jums? Man, es nezinu, vecāki vienmēr rūpējas, lai pa vasaru vismaz man būtu katru dienu tikko slaukts piens. Jā, un šī piena garša, varbūt man tāpēc tik labi zobē. Varbūt. Jums tieši silts piens garšā? Jā. Elsa un Aivar, kas ir jūsu mīļākā kūka? Varbūt no bērnības, varbūt kāda citā valstī aizgūta. Man bērnībā noteikti, toreiz, man liekas, viņa sausās Družba. Pēc tam viņa tam Cieliņa. Cieliņa, tā bija arī Omītas mīļākā kūka. Tā bērnības kūka, bet godīgi sakot, es neesmu nekad bijis liels saldumu ēdājs. Pavlo, laikam, ir tāds labs trāpījums, bet es arī neesmu beigais saldumu mīls un kūkādājs. Pavlo, principā, man parasti meita saka, bet balerīnas tak nedrīkst neko tādu ēst. Kā ir Elsa, drīkst? Kā jūs bet arī kā kuram, protams. Paulo noteikti nav ne salda kūka. Un kā es saku, manas kūkas neiet uz gurniem, tās pat taisno iet uz sirdi. Nu, varam apskatīties. Es ceru, ka viņi mums atbrauc veselā izskatā. No to, kas pa virs to, es novedīšu. Tas ir mākslas darbs. Skaisti. Paldies jums liels. Skaista ikdiena un mazliet gardumiņš enerģijai. Izrādēm. Es saprotu, ka mums šokar arī ir izrādi. Ko jūs gribētu novēlēt skatītājiem, kas mums šodien redz un klausās, kādas izrādes, lai viņi apmeklē? Es varētu ieteikt laicīgi pirkt biļetes. Mums ir ļoti bagāts un ļoti dažāds repertuārs. Un, teiksim, jau uz šo sezonu vēl grib kādu biļeti nopirkt, viņu praktiski vairs nav. Laicīgi jādomā jau par rudeni un par ziemu. Paldies māksliniekiem, mēs viņus satikām un gaidām jūs uz operas izrādēm. Man prieks, ka Svētku kūkas raidījums sagādā prieku citiem, un jūs varat mājās pagatavot kūkas un iepriecināt savus mīļos. Mīļie, gatavojiet, baudiet, izstrādājiet savas receptes, savus knifiņus un dalieties ar tiem. Jo reizēm tas mazais knifiņš, ko es jums pastāstu, atrisina to lielo lietu, lai kūka izdotos. Sekojiet mums līdzi sociālajos tīklos, Instagram, Facebook, TikTok kontā un tiekamies nākamajā raidījumā. Atā!